Kādas ir šo PRP injekciju indikācijas mugurkaula locītavās? Tas ir hroniskas sāpes, kuras ilgst virs 3 mēnešiem. Pacientam parasti ir sūdzības par rīta stīvumu, kas nozīmē, ka pacients pieceļoties izjūt sāpes, kuras iekustoties, pastaigājot vai pavingrojot, ievērojami mazinās. Ārsts, izmeklējot pacientu, var izraisīt muguras sāpes, aptaustot šo locītavu apvidus. Magnētiskās rezonanses vai datortomogrāfijas izmeklējumā ir norādījumi par mugurkaula locītavu izmaiņām, kas ir osteoartrīts, jeb spondiloartrīts. Un šiem pacientiem ir nesekmīga iepriekš pielietotā ārstēšana, kas var būt medikamenti, fizioterapija, vai arī ir bijusi sekmīga iepriekšējā invazīva atsāpināšana, jeb blokādes.